Ir jāzina, ka mums, vīriešiem, seksuālā enerģija pēc savas dabas ir augsta. Jā, es jau teicu vienā no pirmajām lekcijām, es mazliet atkārtošu. Lai arī sieviete ir tā gāzes plīts, kurai lēnām viss, tieši neuroloģiskā plīts, kurai lēnām viss notiek. Tomēr sieviete enerģētiski ir tā, kura izaicina. Vienmēr sieviete ir seksa iniciatora. Tas ir vienmēr. Pat vairākos izvarošanas gadījumos sieviete ir patiesībā seksa iniciatora. Ļoti retos. Mēs tā nevaram teikt, ka tur manieks kaut kāds bērniem vai sieviete kaut kur nejauši. Bet praktiski vienmēr sieviete ir tā, kur ir seksa iniciatora. Bieži vien viņa pati to nezina. Viņai šis impulss parādās caur vēlmi vienkārši paskatīties. Ir jāsaprot, ka tas, kā sievietes sev pasniedz sabiedrībā un tas, kā viņas ģērbjās, tas, kā viņas staigā šo seksuālo enerģiju, vai nu vērš uz āru, vai nu nevērš uz āru. Ja? Un draudzības starp vīrieti un sievieti ir tāds jēdziens. Mēs esam tikai draugi. Tās vienmēr ir mokas tam vīrietim. Praktiski vienmēr ir mokas tam vīrietim. Tas gandrīz nekad nav tā, ka tam vīrietim patiesībā tā sieviete neinteresē, un viņš ar viņu neko negribētu. Protams, ir viņam brālis un māsa, kur arī mēdz būt. Jā, starp brāli un māsa arī mēdz būt gan incesti, gan vienkārši fantāzijas. Principā, draudzības starp vīrieti un sievieti bez seksuālas iekāres no vīriešu puses, tā ir tāda apzināta no sievietes. Tas var būt kaut kādā neapzinātā līmenī vai vienkārši izmanto uzmanību. Tas nav iespējams. Tas ir tāds mocības otram cilvēkam. Un mēs vīrieši bieži vien, tā meitene patīk, ir būt viņas glābtnē. Jā, mēs būsim tikai draugi un tā. Tā mazokistisks tāds attiecības, kurās sieviete īstenībā izmanto vīri. Bet ko vīrietis gaida no sievietes? Vīrietis gaida no sievietes mīlestību, bet viņš to mīlestību redz kā seksu simbolu savā galvā. Ja? Es gribu to mīlestību, bet man tās domas, kas parādās, ir seksuālās fantāzijas.